Kāda ir jūsu attieksme pret Krievu каналу slēgšanu? Ну, я отвечу по-русски, да? Ну, а что смотреть по телевизору стало? Ничего. И сколько у меня знакомых латышей, все смотрели российские каналы. Что-то смотрят, новости посмотришь, и все, и больше нечего смотреть. Жизнь в районе как-то нас не очень интересует, тем более мы понимаем, что там ничего не меняется. Tagad vispār nav ko skatīties. Kādus kanālus jūs tagad skatāties? Tagad es skatos filma drama kaut kādu, tur tas kanāls ir neveikā, jo pa latviešu kanāliem es tikpat kā neskatos. Man ļoti patīk skatīties pa krievu kanāliem, jo tur ir sestdienās, svētdienās filmas tādas iz dzīves, ko tiešām var sēdēt un skatīties. Конечно, отрицательное. Нельзя закрывать людям то, что они смотрят. И почему кто-то за нас должен решать, что смотрят, а что не смотрят. А какие каналы вы сейчас смотрите вместо тех? Я смотрю вообще мало. Тут сам факт. Es esmu pret slēgšanu. Un tā jau nav godīgi šito. Latvijas kanālu nav ko skatīties. Vismaz Krievu каналу tur vismaz ir. Ну, я, в принципе, телевизор почти не смотрю, да, но мама смотрит, очень расстроилась. Sliktas domas man ir. Pavisam. Tas bija vienīgais kanāls, ko mēs varējām visu, ko redzēt, ir priekš bērniem, ir pieaugušiem, ir veciem cilvēkiem. Tas ir ļoti slikti, kad aizslēdz ciet. Nu, es uzskatu, ka katrs cilvēks ir pelnījis noklausīties kaut ziņas savā dzimtajā valodā. Un tas ir tāds mans uzskats. Очень негативная. Очень негативная. Потому что, не обязательно это и политически. Там же хорошие сериалы были. Ой, я жалею все время. А то, что сейчас крутят, это вообще. Es uzskatu, ka visiem informācijas līdzekļiem vajadzētu būt vaļā un pieejamiem. Tas tā, nav demokrātiski. Я русская, мне это неприятно. Neitrāli, jo es viņus neskatījos. Principā es pats skatos, ka saprotat Krievu kanālos, nav tā labi. Kādus kanālus jūs tagad skatāties? Tas, kas rada. Es neapmierinātu ar to, ka viņa noslēdz